Šodien es jūs gribu sveikt šajā jūlijas svētdienā, un šodien es citēšu 3 bieži dzirdētas atziņas. Vai jūs minēsiet, kur tās var atrast? Viena ir: viens par visiem, viss par vienu. Otra ir: viens likums, viena taisnība visiem. Un trešā ir: viens kungs, viena ticība, viena kristība. 3 dažādas atziņas. Jā, pirmā no tiem droši vien mēs kaut kad jau bērnībā esam lasījuši, dzirdējuši par franču rakstnieku Aleksandra Dimā grāmatu 3 muskatieri, kur bija viens par visiem un viss par vienu. Un tad otrā atziņa ir mūsu Latvijas ministra kabineta sēžu zālē uz sienas, kur ir rakstīts, ka viens likums un viena taisnība visiem. Reizēm šķiet, vai tiešām tas tā ir. Un tad trešā atziņa, ko mēs lasām Dieva vārdā vēstulē Efeziešiem, 4. nodaļas 5. pantā: viens kungs, viena ticība, viena kristība. Un atkal rodās dažkārt ļaudīm šaubas, kā, vai tiešām, vai tas ir tā, vai tas viss atbilst tam, kas ir rakstīts. Bet šodien, skatoties uz šo, kur vārds viens tā kā ir vienojošais visā šajās atziņās, es esmu licis virsrakstu šīs dienas pārdomām par to, kāpēc ir jāiet baznīcā. Šodien par to, kāpēc jāiet vai ir jāiet baznīcā. Baznīca ir lūgšana nams. Un ir tā, ka tie, kuri ir ienākuši baznīcā, kuri nāk uz baznīcu, tā ir vieta, kur sanākušie, ja klātsošie, tomēr ir vienoti kaut kādā kopējā uzskatā. Kaut kas viņus vieno, ja viņi reiz atrodas baznīcas ēkā, telpās, lūgšana namā. Un pasaulē par vienotību jau mēs ļoti daudz varam dzirdēt. Es nerunāju šobrīd par politiskām partijām, kas ir savus nosaukumus izvēlējušās ar vārdu vienotību, bet tik daudz ir dažādas cilvēku kopības, biedrības, kas vieno cilvēkus, dažādas interešu kopus, kur cilvēkiem kaut kas ir tas, kas viņus savieno kopā. Cilvēki ir dažādi, katram ir sava vēlme, savas intereses, savas gribēšanas, bet tomēr ir kāda lieta, kas savieno. Un tad veidojās dažādas apvienības un pat valstu savienības, kur arī valstīs ir kaut kas kopīgs, kas vieno. Un šajā vēstulē Efeziešu pantos, kur apostols Pāvils saka: viena miesa, viens gars, jo vienai cerībai jūs savu aicinājumu esat aicināti. Un tālāk viņš saka šo pantu: viens kungs, viena ticība, viena kristība. Un viens visu Dievs un Tēvs, kas par visiem, ar visiem un iekš visiem. Vienība. Un Pāvils vēl tālāk runā, viņš vēstulē Filipiešiem raksta. Viņš runā par to, ka viņš priecājās par vienību. Viņš ir: piepildiet manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodami vienu mīlestību, dvēselēs vienot ar vienu mērķi. Vienība. Un kas tad ir šī vienība, ja vienošanās, ja kopība, draudze? Mēs lasām jau vecā derībā no sākuma, kur Dievs izredzēja, izveidoja vienību, ja vienotu ļaužu kopu, savu draudzi. Un mēs lasām visus Dievu apsolījumus, Dievu vadību, mēs lasām par to, kā Dievs vada, reizēm soda, reizēm paceļ un apbalvo tos, kuri ir vienoti. Jaunā derība gandrīz vēl vairāk runā par vienību, par vienotību, par sanākšanu, sapulcēšanos, vienoti Kristu. Kāpēc Dieva vārds tik daudz runā par vienotību? Kāpēc jaunā derībā apostoļi vienmēr aicina uz pulcēšanos sapulcēs? Redziet, atbildi jau vienmēr mēs varam atrast Dieva vārdā tad, kad mēs to tur meklējam. Jau no pirmajām lapusēm, no 1. Mūzes grāmatas, mēs lasām, kur Dievs radīja cilvēku, un tad Dievs sacīja: darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības. Tie, lai valda par zivīm jūrā, par putniem
gaisā un pār lopiem un pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū. Dievs radīja cilvēku, viņš teica cilvēku, un tad tālāk turpat ir tie cilvēki, tie, kas radīsies no šī cilvēka, lai viņi valda, lai viņi ir tie, kuri ir pēc manas līdzības. Dievs radīja pēc savas līdzības, un loģiski, ka viņš grib, lai tie, kas ir pēc viņa līdzības, arī būtu vienoti. Tā kā viņš ir vienots. Nevar taču pats ar sevi kaut kā atdalīties, sašķelties, ja būt pretī pats sev. Un tad mēs lasām jaunā derība, kur Dievs ienāk šajā pasaulē, lai atkal savienotu tos cilvēkus, kas ir jau katrs par sevi atšķīrušies no Dieva. Un tur viņš raksta par Kristu. Vēstulē Filipiešiem apostuls Pāvils raksta 2. nodaļas 6.7. pantā, viņš raksta, ka Kristus Dieva veidā būdams, tātad viņš bija Dievs, viņš Dieva veidā neturēja par negodu, tur rakstīts laupījumu vecā tekstā, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, neturēja sev to par negodu, ka viņš vairs nelīdzinās Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu un tapdams cilvēkiem līdzīgs. Dievs vienu reizi šajā pasaulē, tad, kad radīja cilvēkus, tappa cilvēkiem līdzīgs, radot viņus. Un otru reizi, tad, kad viņš ienāca, viņš atkal kļuva pats līdzīgs cilvēkiem, kā viens no mums. Staigāja kopā, gulēja, ēda, dzēra, viss tas, kas bija cilvēkiem, ar ko mēs saskaramies, gan sāpes, gan grūtības, gan bieži atstumtība, nicinājums, cauri visam tam Dievs pats cilvēku veidolā izgāja cauri šīs zemes dzīves laikā. Un Dievs, ja šīs pasaules radītājs, viņš identificē sevi ar cilvēkiem, ja cilvēks ar sevi, viņš to identificē. Un būtu dīvaini, ja Dievs nevēlētos, lai šie cilvēki, kuri identificējās ar viņu, kurus viņš identificē, lai viņi nebūtu vienoti. Tas būtu savādi. Pirmā Jāņa vēstulē apostols raksta, viņš saka, tagad mēs esam Dieva bērni. Vēl nav atklājies, kas mēs būsim, bet mēs zinām, ka tad, kad tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi. Tas ir tas Dieva lielais nodoms, būt vienotiem šeit un tad ne tikai vienotiem, bet tādiem kā viņš. Mūžīgā godībā kopā ar viņu. Vienoti, sadraudzībā, draudzē, baznīcā, kā mēs sakām. Jo redziet, cik interesanti, otrais bauslis. Pirmais bauslis ir mīli Dievu, to kungu no visas savas sirds, visu savu spēku un visu savu prātu. Un otrs bauslis ir turpat līdzīgs tam savu tuvāko kā sev pašu. Vēstulē Galatiešiem 5. nodaļas 14. pantā Pāvils saka, visa bauslība ir vienā vārdā izpildīta, proti, tev būs savu tuvāko mīlēt kā sev pašu. Viņš faktiski šo otro bausli jau paceļ visu bauslību iepriekšējo otrā bauslī. Savu tuvāko kā sev pašu. Un tad, kad mēs šo Jāņa vēstules pantu citējam, kur mēs jau no svētdienas skolas laikiem daudz zinām un esam iemācījušies no galvas, Jāņa 3.16, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Un tādēļ šīs pasaules radītājs, tādēļ visvarenais Dievs vēlās, lai mēs visi būtu vienoti, lai visi būtu viens. Tad, kad mēs lasām Jēzus augstā priestera lūgšanu vakarā, pēc vakarēdiena, pēc vakariņu baudīšanas, kad viņš gāja uz Ģedzemānu, kur viņš zināja, ka viņu tūlīt sasaistīs, ka viņu sitīs krustā, viņam būs jāizlej asins, viņam būs jānomirst, lai varētu salīdzināt cilvēces grēkus, lai varētu uz sevi uzņemt tavus, manus, visas cilvēces grēkus, lai mēs varētu būt vienoti ar Dievu kā viens veselums. Un tad viņš lūdz šo augstā priestera lūgšanu, un viņš saka, es lūdzu arī par tiem, kas caur manu mācekļu vārdiem dzirdēs, un kas man ticēs, lai visi ir viens, itin kā tu, Tēvs, manī, un es tevī,
lai arī viņi ir mūsos. Šī lūkšana, lai visi ir viens. Un nevelti Dieva vārds ticīgo draudzi, ticīgo kopienu sauc par Kristus miesu. Un vēl vairāk, visi apsolījumi, kurus mēs varam atrast Dieva vārdā, ir adresēti draudzei, ir Kristus miesai. Ne atsevišķam individam, bet Kristus miesai, kopībai, vienotībai. Un tad, kad mēs lūdzam lūkšanu, kur bieži cilvēki, kuri pat nenāk baznīcā, bet zina šo lūkšanu, mūsu Tēvs debesīs. Tur nav mans Tēvs, bet mūsu Tēvs. Un redziet, tad, kad visu šo kopumu mēs, ko es tā īsi vienkārši izskrēju cauri, izprotot šo mūsu pestītāju gribu un vēlēšanos, mums vajadzētu sākt kļūt saprotamiem svēto rakstu aicinājumiem, lai visi būtu viens. Kristiešu aicinājumiem, lai visi sanāktu kopā. Draudžu aicinājumiem, nāc pievienojies, durvis ir atvērtas. Arī mums šodien ir durvis atvērtas. Nāc pievienojies Kristus miesai, jo draudze ir Kristus miesa. Tu vari tikt iekļauts šajā miesā, jo kur gan citur, kā tur, kur pulcējās Dieva bērni, kur pulcējās Kristus izglābtie, kur pulcējās viņu mīļošie ļaudis. Un šī arī ir tā atbilde, kāpēc jāiet baznīcā, lai atrastos vienībā, vienotībā ar Kristus miesu. Bet mazliet par šodien mūsdienu sabiedrībā, es gribētu teikt, aktuālo viedokli. Tik bieži un daudz var dzirdēt, man nevajag baznīcu, man nevajag draugus, es varu tāpat būt ar Dievu kopā. Un ziniet, dažreiz es gandrīz varu piekrist šim viedoklim. Tiešām tev nevajag draugus, tev nevajag baznīcu. Un ziniet, kādēļ? Tādēļ, ka tā cilvēka, kuram nevajag, sirds paliek ārpus Kristus miesas. Viņš negrib būt daļa no Kristus miesas. Viņš grib būt pats. Un tad, ja kāds, tad lai viņam pievienojas. Ko nozīmē palikt ārpus Kristus miesas? Uzdosim paši sev šo jautājumu. Kāpēc es eju uz baznīcu, uz draudzi, uz lūkšanu vietu? Kāpēc? Lai satiktos, to un to es pazīstu, to un to, ar to es nepārāk gribu tur kopā būt. Tas man kaut ko ir nodarījis, bet labi, jāiet ir, tāpat satiksimies. Tāpēc, lai varētu parunāties un izstāstīt, kā man ir gājis un ko es esmu piedzīvojis vai izlasījis internetā, kur es tagad taisos doties vai kādas man ir bijuši panākumi manā dzīvē. Tāpēc, lai varētu varbūt kaut kādā veidā izpausties un parādīt, kas man jauns uzvalks vai labs krekls vai smalks pulkstenis, varbūt vēl kaut kas, un paskatīties arī, kāds tad tev ir tas jaunais, ar ko tu esi atnācis parādīt. Varbūt novērtēt kaut ko, un tad pēc tam var iet un domāt, jā, redzi, kā tur tas tā un tā. Bet, mīļie, ja tā ir motivācija nākt uz dievnamu, tad tā nav motivācija iekļauties Kristus miesā. Tā nav motivācija kļūt par daļu. Šis īstais motivators tad ir manis paša es. Pirmā vēstulē korintiešiem apostols Pāvils raksta 12. nodaļas 12. pantā. Viņš raksta par miesu un par locekļiem. Viņš saka, acis. Nevar sacīt rokai, man tevi nevajag. Vai galva nevar sacīt kājām, man jūsu nevajag. Ja mēs visi esam viena miesa, tad viss ir derīgs, vajadzīgs tādēļ, lai tas kopā dzīvotu un augtu. Un mūsu šīs dienas sabiedrības lielākā, es gribētu teikt, vislielākā problēma ir uz visu raudzīties caur skatu uz sevi. Ko tas man dos? Ko tas man dos?
Aiziet uz baznīcu, aiziet tur, piedalīties vēl kaut ko. Ko tas man dos, ko es būšu iegūs? Cik tas man ir izdevīgi? Vai man būs kaut kāds labums no tā? Es kaut ko saņemšu, kādu pazīšanos, kādu draudzību, varbūt kaut kādu atbalstu līdzekļus, jaunas drēbes, tur kaut kādas humanās palīdzības draudzēs, varbūt vēl kaut ko. Vai mani tur novērtēs? Vai viņi sapratīs, ka es taču esmu atnācis? Vai viņi būs tie, kas teiks, nu jā, Jāni, tu tagad tāds labs un smuks izskaties un paldies, ka tu te atnācis. Un mēs tagad priecājamies tev redzēt. Vai tā ir mana motivācija? Katrs, kurš domā, man draudze nevajag, es gribu sacīt, nav cita iemesla kā egoistisks skats uz sevi. Jo man nevajag draudzi. Priekš kā man draudzi? Es taču pats esmu. Es pats ar Dievu. Priekš kā? Redzot mūsdienu arī baznīcas apmeklētājus, tos, kuri nāk uz baznīcu, kuri nesaka, man nevajag baznīcu. Nereti mēs varam redzēt gan izturēšanos, gan apģērbu, gan attieksmi. Man nevajag to draudzi. Es te esmu atnācis. Lai mani te varbūt apbrīnot, ievērot vai aplaudēt. Nu, ja es netieku uz skatuves un nevaru runāt, tad ko tad man tur iet? Ja es nevaru tā dziedāt, ka visi dzied un kratās man līdzi, tad kā? Kāda ir tava motivācija? Kāda ir motivācija iet uz baznīcu un draudzi? Un īstā un vienīgā un pareizā motivācija būtu iet uz dievnam, lai sastiktos ar Dievu. Un tad es velku balto kreklu, ne tāpēc, ka jūs man skatieties, bet tāpēc, ka es pie Dieva. Es eju satikties ar viņu. Es eju uz tikšanos, es gatavojos tam. Tad, kad tu esi satikties ar savu mīļoto, vai tad tu nepadomā izskatu, kāds tu esi, kāds ir tavs noskaņojums? Vai mēs ejam sastapties ar Dievu? Un ja cilvēki iet uz dievnam, lai satiktos ar Dievu, un ja draudz tiktu uzskatītu par patiešām Kristus miesu, par vietu, kur iekļauties Kristus miesā, ļoti daudz attieksmi būtu citāda. Un tieši šī arī ir tā patiesā atbilde, kāpēc jāiet uz baznīcu. Lai satiktos ar Dievu, lai satiktos ar radītāju, lai iekļautos, būtu daļa tajā vietā, kur viņš ir paredzējis, tur ir mana vieta, būt draudzē, būt starp kristiešiem. Jā, arī lai mācītos pieņemt tos neciešamos varbūt tās, lai mācītos pieaugt Kristus mīlestībā. 1. Jāņa vēstulē mēs lasām, kur apostols raksta, ja kāds saka, es mīlu Dievu un ienīst savu brāli, tad viņš ir melis, jo kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, un māsu, ko viņš ir redzējis, viņš nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Tas būtu tikai loģiski. Ja vienīgi tas nav tas paša uzzīmētais Dievs, par ko mēs runājam iepriekšējā reizē. Dievu, kur es pats esmu izveidojis un uzzīmējis. Jā, tādu varbūt tas es mīlu, bet īsto un patieso Dievu un radītāju, kurš vēlās, lai viss būtu viens, lai viss būtu iekš viņa, lai visi būtu viens, vienā prātā, gan šajā dzīvē jau vienojušies un mūžībā, godībā kopā ar viņu, līdzīgi viņam. Apostols saka tālāk. Šis bauslis mums ir no viņa, ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli. Un nevienmēr mums to gribās, bet tad, ja es mīlu Dievu, tad citādāk nav iespējams.
Un šīs dienas jautājums mums katram ir, vai es vēlos būt daļa no Kristus miesas, vai es vēlos būt tajā vietā Kristus miesā, tur, kur es esmu paredzēts. Acis atrodas tajā vietā, kur viņu paredzēta. Tur, kur viņai ir ķermenī vieta, kur viņa atrodas. Viņa nevar citā vietā atrasties. Roka aug no tās vietas, no kuras kur viņa var darboties, kur viņa var ķermenim kalpot un palīdzēt un būt. Vai es gribu tur būt un iekļauties? Ja es saku, nē, Dievs, es negribu šeit atrasties pie pleca kā roka, es gribu tur kaut kur mugurā no vidus saukt ārā, un tad es būtu īstais, ja es šitā varētu. Vai varbūt uz galvas, teiksim, tur vicinātos. Mēs smaidām. Vai es vēlos būt daļa no Kristus miesas? Un ja es vēlos būt daļa no Kristus miesas, tad apostuls Pāvils raksta vēstuli Efeziešiem, 5. nodaļas 29. pantā. Viņš saka, neviens nekad vēl nav ienīdis pats savu miesu. Ja es esmu daļa no šīs miesas, es nevaru to neieredzēt, es nevaru to ienīst, es nevaru sacīt, man to nevajag, es nevaru sacīt, es pats varu iztikt bez tā. Šīs dienas aicinājums mums katram. Mīlēsim Dievu un neatstāsim savu sapulcēšanās vietas, jo tās ir tās vietas, kur iekļaujoties Kristus miesā, mēs kļūstam vispirms jau par visu Dieva apsolījumu dalībniekiem, jo visi šie apsolījumi ir paredzēti Kristus miesai. Viņa draudzē. Un ja mēs esam šajā draudzē, vienalga, vai tā ir liela draudze vai maza, bet esam savā vietā, tad mēs esam dalībnieki šiem Dieva apsolījumiem, to, ko viņš ir sacījis. Es tevi svētīšu, un es tevi neatstāšu, un es tevi pasargāšu, un es būšu ar tevi vienmēr, lai kādām vētrām tu iet cauri. Tā kunga apsolījumi ir brīnišķīgi, un vienmēr viņi tiek piepildīti. Un Dievs mums šajā rītā un šajā dienā atkal atgādina būt un palikt daļai no Kristus miesas. Un censties atrast to savu vietu, kur es varu iekļauties un darīt to uzdevumu, kam Dievs man ir izaicinājis no šīs pasaules un ko Dievs man ir paredzējis un sagatavojis, ko es varu darīt viņa miesas celšanai un viņa gribas piepildīšanai. Lai tas kungs mums palīdz. Āmen.